Nedaudz par šīs dienas mūsu pasākumu programmu. Diemžēl Viesnīcas restorāna asociācijas prezidents Nagļakungs kavējās svarīgā pasākumā. Viņš noteikti būs vēlāk un arī teiks savu uzrunu. Tātad mūsu pasākuma plānā ir neliels ieskats Viesnīcu un restorāna centra 10 gadu darbības laikā. Tātad mūsu šī te pasākuma galvenais tikšanās iemesls ir atzīmēt SIA Viesnīcu un restorāna centrs 10 gadu pastāvēšanas un darba jubileju. Tātad vispirms mēģināšu īsumā pastāstīt par galvenajiem sasniegumiem, kas šajos 10 gados ir bijuši. Šeit jūs priekšā ir ekrāns, varbūt lūgums uz prezentācijas laiku nedaudz sagrupēties, lai varētu redzēt kaut ko no šīs prezentācijas. Tālāk došu vārdu kompetentiem Viesnīcas restorāna centrs ekspertiem, ar kuriem mēs šos 10 gadus esam cieši sadarbojušies. Bez viņiem nebūtu iedomājama mūsu darbība. Atsevišķām uzrunām. Tālāk varbūt kāds vēl vēlēsies izteikties, kaut ko pateikt, ieteikt par paveikto, varbūt par nākotnes redzējumu, kā varbūt vajadzētu labāk uzlabot mūsu darbu. Tad arī pasniegsim atbilstības certifikātu Viesnīcai, tikko ieguvusi 4 zvaigžņu klasifikācijas certifikātu. Bet pēc tam gribētos arī atzīmēt mūsu ekspertu darbu un izsniegt viņiem atzinības rakstus, tāpat arī tām viesnīcām, kas ir sadarbojušās ilgāku laiku, kopš Viesnīcas restorāna pastāvēšanas sākuma un sadarbojušās apsvērties to, kas ir paveikts šajos 10 gados. Šī te atbilstības novērtēšana, kas bija, ko pārņēma Viesnīcas restorāna centrs, tā nebija pilnīgi tukšā vietā neradās. Tātad laika posmā no 96. līdz 2000. gadam notika turisma līņa obligāta atbilstības novērtēšana. Un sākumā veica Latvijas turisma padomes licencēšanas komisija, kas licencēja 112 mītnes. Un tālāk kopš 98. gada šo te atbilstības novērtēšanu pārņēma sākumā Latvijas Viesnīcu un restorāna asociācija. Un pēc tam 1999. gada augustā nodibinātais SIA Viesnīcu un restorāna centrs, kas veic atbilstības novērtēšanu saskaņā ar valsts standartu. Laiks vispār, lai mēs viens uz otru paskatītos un parunātu par tādām jaukām lietām, kā piemēram par to, ka jau 10 gadus mūsu viesnīcas tiek certificētas. Edvīns te stāstīja diezgan tā nopietni, kā tas viss notika. Man ir prātā dažas lietas, ko es atceros no pašiem sākumiem. Tas ir tas, kā notika viesnīcu certifikācijas. Ja šobrīd komisijā ir faktiski 1 cilvēks, vai pat 2, un to pieļauj valsts standarts, ja tā ir atkārtot certifikācija. Tātad pašos pirmsākumos komisija sastāvēja no kādiem
pat līdz 6-7 cilvēkiem. Vai ne? Tie, kas bija, tie atcerās. Tur bija klāt gan eksperts, gan centra vadītājs, gan viesnīcas direktors. Tur bija klāt ugunsdzēsējs. Tur bija klāt, toreiz tā laikam bija saneptiskācijas, tad bija klāt domes pārstāvis un vēl bija aicinātās personas. Un tas viss faktiski bija ļoti pamatīgs notikums, kas beidzās ar viesnīcas apskatu, pēc tam ar kārtīgām pusdienām. Un tā cerība faktiski no certificēto uzņēmumu puses bija tā, ka tās kārtīgās pusdienas palīdzēs novērtēt viesnīcu labāk. Pēc tam, kad mēs sanācām kopā, tā komisija, kas sēž pie galda, bieži vien bija diskusijas, kādu tad līmeni vai kādam līmenim šie viesnīca atbilst. Jo pēc tām pusdienām jau visi bija aizmirsuši īsti, ko tur ir redzējuši, vai pareizāk sakot, ko tur nav redzējuši. Šobrīd mēs vairs tā nediskutējam, nevienam vairāk nav laika tik ilgi sēdēt un tik daudz arī tam visam sekot. Bet es domāju, ka ļoti jauki, ka mēs tomēr turamies pie tās tradīcijas, ka viesnīcas tiek certificētas. Jo tas ir viens no tiem pamatojumiem arī, vai arī viena no tām pārliecībām, kāpēc viesi pie mums ierodās. Un ja viņi ierodās un redz šo jauno zīmi, kas ir Skandināvijā arī ļoti izplatīta, tad tomēr viņi zina, kur viņi ir un ka šim pakalpojumam ir noteikti arī zināma kvalitāte. Es domāju, ka ir labi, ka ir tāds viesnīca restorāna certifikācijas centrs. Es aicinu visus, šeit gan droši vien klātesošie ir tie, kas arī aktīvi certificējas, bet aicinātu certificēties arī pārējās viesnīcas, jo galu galā mēs par to maksājam naudu, un mēs par to varam uzturēt centru, un galvenais mēs varam samaksāt arī valsts standartam, kurš mums arī prasa nemazums naudas par šī standarta uzturēšanu. Liels paldies arī Edvīnam personīgi, jo šis nav patīkams darbs. Es domāju, ka tik daudz pārmetumus, kā Edvīns nesaņem neviens, īpaši šobrīd, ne tikai par to, ka par šo procesu ir jāmaksā, bet arī par to, ka visi, ja kādreiz nepiešķir šo vajadzīgo kvalitātes certifikātu par vainīgo uzskata Edvīnu un nevis paši sevi par to, ka kaut kas trūkst. Un es domāju, un nevis komisija, protams, jā. Un Edvīns saņem nemazums zvanus, un viņš arī noteikti neatzīstās, ka viņš saņem nemazums piedāvājums personiska labuma būšanai, lai tikai iegūtu labāku certifikātu. Tad to jau viņš noklusē. Edvīn, paldies, un lai ir spēks tālāk. Tagad dod vārdu viesnīca restorāna centra certifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietniekam Aivar Kalniņam. Labdien visapkārt! Es domāju, ka te tas administratīvais princips ir ievērots, ka pirms uzstājās vadība, pēc tam zemāks līmenis un tad mums arī kārt jums. Bet jūs jau ziniet, ka astronomi ir atklājuši, ka pasaulē visumā katram no mums pieder viena zvaigzne. To skaits ir lielāks nekā iedzīvotājs skaits pasaulē. Un šo zvaigžņu skaits visu laiku pieaug. Un es domāju, ka te varētu būt zinām ar centra loma, ka mēs piešķiram regulāri visam zvaigžņu. Novēlēt, lai jums visiem kopā izdodās jau labāk tas darbiņš arī šajā grūtajā, teiksim, nevisai tīkamajā mums visiem laikā. Paldies jums un lai jums veicās! Pārējām pie Kurzemes reģiona.